Man vairāk no jums ir prasījuši, vai mēs ražojam bumbu patvērtnes. Atbilde ir jā, un tagad arī parādīšu, kā tas izskatās. Kā jau kārtīgā patvērtnē ir divas ieejas, divas izejas. Pamat ieeja un izeja tur, un šī savukārt ir rezerves izeja. Moduļu daudzums var būt praktiski neierobežots, kas tiek savienot savā starpā kopā. Ir iespējams uztaisīt arī tādu kā pazemes pilsētiņu. Un tagad iesim iekšā, parādīšu, kā izskatās no iekšpuses. Šīs ir pagaidu kāpnes, pa kurām mēs tūlīt rāpsimies iekšā īstā bunkerī. Šādi tas izskatās no augšpuses. Kopā aptuveni 15 kvadrātmetri. Sienas biezums 15 līdz 30 centimetri un siltināts. Ieiešana diezgan komfortabla. Te ir visas vajadzīgās iekārtas tam, lai bumbu patvērtne funkcionētu tā, kā tā ir jāfunkcionē. Protams, sprādzienu drošas durvis, kuras ir spējīgas izturēt nozīmīgu spiedienu. Durvis, kā redzams, diezgan smagas. Ok, open up! Un rekuri ir arī šādā veidā. Viņas tiek aizvērtas, 4 vietās nofiksējas. Tā, diezgan pamatīgi. Nu, daži 100 kilogramu te būs durvīm. Mēģināšu aizvērt pats. Svars ir normāls. Tad šī ir gaisa filtrēšanas ierīce, kas var tikt darbināma gan ar elektrību, gan ar roku, kas rada nelielu spiedienu, nedaudz lielāku spiedienu nekā ir ārā. Un tādējādi gaiss ārā pa šejienu tiek, bet tad, ja ārā ir pārspiediens, jeb sprādziens, tad šis vārsts aiztaisās ciet un pasargā plaušas no bojājumiem, no sprādzienu bojājumiem. Un šī lūka ved uz rezerves izeju, kad pamat ieeja ir nobloķēta gadījumā. Ja tāda situācija rodas, tad iziešana ir iespējama pa rezerves izeju, proti šeit. Sānu sienas biezums 15 cm, gala siena veidojās 30 cm, savienojot divus moduļus kopā. Un sienas, kā jau ierasts, apmestas ar kaļķi. Klimats telpā ir maigs un patīkams. Protams, pārāk ilgi šādā slēgtā vidē uzturēties nav iespējams, bet tā nav māja. Tas ir ārkārtas situācijām pielāgota būve, lai izturētu krīzes situācijas.